14. septembrī Ventspilī norisinājās Eiropas gada pašvaldība 2012 noslēguma pasākums, kurā līdztekus pašvaldībām godināja arī titula Eiropas gada cilvēks 2012 saņēmējus. Šādā formā šis konkurss notiek pirmo reizi, un to organizēja Pašvaldības savienība kopīgi ar dažādām Eiropas Savienības pārstāvniecībām Latvijā. Šogad šis konkurss bija veltīts aktīvai un veselīgai novecošanai un paudžu sadarbībai. Tieši tāpēc, apmeklējot pašvaldības konkursa, komisija vērtēja cilvēkus, kas aktīvi darbojas šajā jomā. No Valmieras titulu Eiropas gada cilvēks šogad saņēma 5 laureāti. Viņu vidū arī aktīvās atpūtas centra Eži vadītājs Rolands Melbārdis. Šodien tiekoties ar Valmieras pilsētas pašvaldības priekšsēdētāju Inesi Boķi, viņš atzina, ka šī nominācija ir liels pārsteigums. Vajag darīt to, kas patīk darīt. Un tad tāda īpaša stimula nav jāmeklē. Es nezinu, man nav tādas atbildes. Es tik zinu, ka mēs darām, es daru un man komanda dara to, kas mums patīk. Un ja tur sakrīt kaut kādā momentā, tā kā šogad laba ideja un īstajā vietā, tad arī notiek. Un citreiz arī nesanāk. tā kā arī nav jābaidās no kļūdām. Rolands, acīm redzot, viens no tiem, kuru pilsētā un ne tikai, es gribētu teikt, visā Latvijā daudzās vietās pazīst. Un viņš ar savu aktivitāti un viss, es domāju, ir godam nopelnījis šo titulu. Tieši pirmkārt strādājot, kā saka, savā lauciņā, savā biznesā, bet, protams, nekad ar neko neatsakot, ja kādam arī citam vajag izpalīdzēt. Viņš ir īsts Eiropas cilvēks. No Valmieras titula Eiropas gada cilvēks 2012 saņēma arī Europe Direct informācijas centra vadītāja Valmieras bibliotēkā Malva Šķēle, Valmieras sākumskolas direktors Arturs Krastīņš, Guntra Kukjāne, Valmieras pilsētas speciālās pirmskolas izglītības iestādes Bitīti vadītāja un bijušais Valmieras pensionāru biedrības vadītājs Edgars Egons Eiduks. Varbūt cits ir vairāk populārs, cits mazāk, bet tas nav rādītājs. Jo, ja viņš arī savā šaurā nozarē ir tiešām Eiropas cienīgs speciālists, viņš ir jāatzīmē noteikti, un tādi cilvēki arī ir viņu starpā. Savukārt konkursā Eiropas gada pašvaldība 2012 Valmieras pilsēta saņēma atzinību nominācijā Pašvaldības senioru vērtības celšanai sabiedrībā.